Nu, lūk, jauns piemērs dalīšanai. Mums jāpierāda, ka izteiksmes 7 pakāpē n-1 dalās ar 6 visos n gadījumos. Un paskatīsimies, ko tas nozīmē. Tātad vispirms indukcijas bāze. Indukcijas bāze. Es aplūkoju pie n ir 1. 7 pirmajā mīnus 1, tas ir 7 mīnus 1, tad ir 6. Un tas dalās ar 6. 7 otrajā mīnus 1, tas ir 49 mīnus 1. Tad saplūkoju speciāli arī gadījumu pie n ir 2, kaut gan tas vairs nav obligāti. Un es dabūju 48. Un es zinu, ka es to varu resadīt kā 6 reiz 8. Tātad izteiksme dalās ar, rakstīju 8, bet nu, svarīgāk ir tas, ka dalās ar 6. Un lūk, gatavs. Es varu arī trešo aplūkot, ja es šaubos 7 trešajā mīnus 1, ja nemaldos 343 mīnus 1, tad 342. Vai to arī var sadalīt ar 6? Jā, var. Tad 57. 57. Un arī dalās ar 6. Tātad atkal vēl viens skaitlis, kas dalās ar 6. Tātad mēs visu laiku parādām, ka 6 ir viens no reizinātājiem. Un tātad induktīvā pārēja eksistēs tāds kā tā, ka 7 pakāpē kā mīnus 1 ir uzrakstāms kā 6 reiz kaut kāds skaitlis i. I ir veselais skaitlis. I ir kaut kāds vesels skaitlis, protams. Vispārīgi vesels, ļoti bieži naturāls. Tā, pēc 2 seko 3. Un vispār tas ir induktīvais pieņēmums. Tāda te ir induktīvā pāreja. Gadījums, kad n ir k plus 1. Tad mums ir 7k plus 1 mīnus 1. Un, ko darām? Mēs sadalām 7k plus 1 reizinātājos. Un šajā brīdī mēs varētu domāt par aizstāšanu. Un bieži vien mums būs tā, ka ir jābūt viltīgiem ar aizstāšanu, un mēs aizstāsim tikai pakāpi. Respektīvi, mēs pārnesīsim viennieku uz otru pusi. Mēs pārnesam viennieku uz otru pusi, un mēs iegūstam, ka īstenībā 7 pakāpē kā ir tas pats, kas 6i plus 1. Un tas nozīmē, ka man te ir 6i plus 1, tad es aizstāju 7 ar 6i plus 1, bet tas viss kopā ir jāsareizina ar 7, tad mēs to stājam iekavās mīnus 1. Un tagad es iegūstu 42i plus 7 mīnus 1, tātad 42i plus 6. Jeb iznesot ārā kopīgo reizinātāju 6 reiz 7i plus 1. Lūk tā. Un tagad es redzu, ka man ir sadalīts reizinātājs, no kuriem viens ir 6. Tāpēc es varu rakstīt secinājumu. Tā kā 7 pakāpē n-1 dalās ar 6 gan pie n ir 1, gan katram nākamajam n, tad 7n-1 dalās ar 6 visiem n, kas ir naturāli skaitļi. Lūk tā. Es domāju, ka grūtākais, pie kā pierast, ir šīs te pārveidojums induktīvajā pārējā, ko es izdarīju pēc tam, lai izteikt 7 pakāpē kā, bet tas būs biežs triks, ko mēs lietosim. Iespējams, ka jau pieradīsim. Un par šo te rezultātu, ko es pasvītroju. Ko tas nozīmē? Piemēram, lūk, ja man bija 7 kvadrātā mīnus 1 ir 6 reiz 8, tad tas nozīmē to, ka i ir 8. Un ja es aplūkoju tagad 7 trešajā mīnus 1 un es iegūstu 6 reiz 57, tad šis 57 īstenībā ir tas 7 reiz 8, 7i, 7 reiz 8, plus 1, kas ir 56 plus 1.
Tad lūk, te īstenībā pat parādās kārtība, kā tiek iegūts tas otrais reizinātājs. Lūk tā. Jācer, ka šis noderēja, bet skatāmies arī nākamos piemērus, lai